Sveicināti! Tātad šodien mums būs 3 sūtījumi ar elektroniku. Tātad šāds iepakojums un iekšā mums kaut kas ir labi satīts. Tātad, šeit mums ir tā saucamie deikīts jeb radiokonstruktori. Tātad, šis mums ir stroboskops. Jā, šis mums ir stroboskops. Ir diodes, sarkanas un zilas, mikroshēmas. Tā, paša plate, nu tāds diezgan interesants būs salikšanai. Par lodēšanu vēl nezinu, vai es taisīšu video, vai tas tiešsaistē notiks, bet jūs arī komentāros varētu rakstīt, kā jums labāk patiktu, vai ka tas būtu tiešsaistē, vai vienkārši video. Tātad otrs. Mums ir arī stroboskops. Šis ir kaut kas līdzīgs vairāk policijas stroboskopam. Tātad lodēšanas būs droši vien daudz, bet tas viss ir izdarāms. Tātad šādi. Radiokonstruktori nākamais. Šāds iepakojums. Iekšā mums ir tā, viens arī radiokonstruktors. Tātad plate, ja nemaldos, LM217. Un tas ir strāvas regulators. Iet viņam līdzi arī voltmetrs un instrukcija, protams. Dzēsēšanai mums ir radiators. Tātad šie būs tādi interesantas lietas, ko varēs salodēt. Tātad nākamais sūtījums mums ir šāds. Un iekšā mums ir tā. Iekšā mums ir pulkstenis, arī radiokonstruktors. Tātad diezgan liels tas pulkstenis būs, bet, kaut kā mēs viņu salodēsim. Tātad, mums ir digitālais pulkstenis. Nākamais ir šāda veida, un tā ir lejošais ūdens. Aptuveni tā viņu varētu saukt. Jo salodējot reāli būtu diodēm jāstaigā no vienas puses uz otru. Arī regulators, diodes, rezistori. Viss kā vajag. Nākamais mums ir arī strāvas regulators, pie kura nevar tikt. Bet šis jau praktiski ir salikts. Tātad otram būtu jābūt kaut kam līdzīgam. Tātad arī radiators ir neliels. Tādas mums tās šodien preces ir. Tā, ka skatāmies.
turpmākos video, liekam laikus, parakstāmies uz kanālu, un tad jau līdz nākamajai reizei.